Vai tu esi pamanījis, ka cilvēki tev apkārt un reizēm arī tu pats ļoti ātri uzķerās uz gandrīz visu informāciju, kuru tie izlasa internetā? Ja tu esi tā pamanījis, tad tu neesi vienīgais, jo man šķiet, ka tā ir bijis daudziem, tā skaitā arī man. Es zinu, ka man pašam pirms vairākiem gadiem bija tāds atgadījums, ka es ļoti aktīvi sekoju vienam žurnālistam sociālos tīklos, un es viņam ļoti ticēju. Viņš likās ļoti interesants, ļoti asprātīgs. Un tad viņš par vienu lielu politisku notikumu sāka ļoti aktīvi izteikties. Viņš par to ļoti daudz rakstīja. Un es viņam, protams, arī ticēju, jo man viņš ļoti patika, un maniem draugiem viņš patika. Bet tad pēc pāris gadiem man sanāca ar šo jautājumu iepazīties daudz sīkāk un daudz nopietnāk, un es secināju, ka es patiesībā esmu bijis maldināts. Tādēļ, ka es iepazinos ar mediju lasījumprasmes un kritiskās domāšanas idejām, es secināju, ka patiesībā šis žurnālists tīšām vai netīšām ir ļoti daudz lietas izrāvis no konteksta, viņš ir lietas apgalvojis bez jebkādiem pierādījumiem un patiesībā pieļaus daudzas citas kļūdas, kuras ļoti bieži var atrast medijos. Man pašam šķiet, ka kopš es esmu iepazinies ar šīm mediju lasījumprasmes idejām daudz nopietnāk, es pieņemu daudz labākus lēmumus. Es zinu, kā sistemātiski domā par mēdījiem, kā izvērtēt labākos mēdīju avotus. Es zinu, ka man vienmēr ir nepieciešams neatkarīgs informācijas apstiprinājums un kaut kāda tipa pierādījumi. Ja arī tevi interesē šīs pamata kritiskās domāšanas un mēdīju lasījumprasmes idejas, es priecāšos tevi satikt mūsu apmācībās.